Daudzsēriju filmas Ķīlnieki galvenā producente Lelde Kovaļova stāsta, ka ideja par filmēšanu Talsos radusies pateicoties draugiem Kandavā, kuri ieteikuši šo pilsētu. Tad Kovaļovi devušies apskatīt Talsus un sapratuši, ka tā ir īstā vieta, kur varētu dzīvot ķīlnieku galvenais varonis Markus. Mums ir tā sanācis, ka mēs pārsvarā visu augustu un septembra sākumu filmējam Kuršukrogā, jo šeit ir galvenā sižeta lokācija. Bet septembrī mēs pavadīsim arī ļoti daudzās Talsu pilsētas vietās, sākot no policijas iecirkņa, beidzot ar dzīvokļiem, mājām pie iedzīvotājiem. Tā kā līdz septembra nogalē mēs vēl daudz šeit būsim. Ir tā, ka tās lokācijas filmēšanas Latvijā, viņas ir cik ir, bet ik pa laikam kāda jauna pērle tiek atklāta, bet forši, ka tiek pamainītas tās lokācijas un pilsētas, un cilvēki redz atkal citu skatu kaut kādu un iepazīst Latviju caur kino. Viesnīcas Kuršukroga saimnieki atzīst, ka piedalīties filmēšanas gaitā un ieskatīties aizkulisēs ir aizraujoši. Ja šķiet, ka ekrānā visam jābūt perfekti, tad patiesībā tā nebūtu nav. Ir jārada maksimāli pietuvināta ainas ikdienai. Kā jau mēs visi gribam sev no labākās puses parādīt, tad bija brīži, kad režisors teica, te nevajag kārtot, te neko nevajag aiztikt, lai paliek viss kā dzīvē, ka nav ideālā kārtība, un tur nevajag nopļaut, un te nevajag lieki tīrīt, un šito nost vākt nevajag. Tā bija arī interesanta pieredze, ka vajag jau tā kā ir dzīvē. Tā arī tā, centāmies arī kaut kur sev piebremzēt un neizdarīt visu ideāli. Gan aktieri, gan arī filmu režisori atzīst, ka aizraujošāk saturu ir filmēt nevis lielpilsētās, bet mazākās pilsētās. Interesanti, kā mazām pilsētām rodas kaut kāda tā sajūta, ka mēs būtu Holivudas setupā un kino pilsētņā, kur ir būvēta, vai kā Cineville, piemēram, ir uzbūvēta speciāli, tad šajās mazpilsētās ir tā sajūta, ka tas ir speciāli mums radīts un ka visi cilvēku uz ielas ir statisti un diezgan interesanti. Jā. Man liekas, ka cilvēki tas jau ir vislabākais iespējas. Ja pilsētā ir jauki atsaucīgi cilvēki, tad arī pati pilsēta ir forša. Jaunajā daudzsēriju filmā piedalīsies aktieri, kurus skatītāji iepazina nelūgtajos viesos, taču atveidotajiem tēliem būs ļoti maz kopīgā. Gandrīz visiem ir atkal pretstatu lomas. Piemēram, ļoti spilgts piemērs ir Andrejs Alens, kura loma ir pilnīgs pretstats, tāpat arī pārējiem. Man ļoti patīk, atbalstu šo režisora ideju ļaut aktieriem, kaut arī mums kino tirgus ir mazs, ļaut viņiem iejusties arī dažādos citos tēlos, lai viņi arī kā aktieri var progresēt un parādīt sevi dažādās lomās, nevis daudzus gadus atveidot vienu un to pašu varoni. Ir interesanti, Vlads arī dod pietiekoši daudz uzdevumus, kas ir aktierim diezgan izaicinoši. Un Vlads daudz strādā ar aktieriem, līdz ar to man kā aktierim tas ir labs treniņš un izaicinājums. Ar jauno daudzsēriju filmu skatītāji varēs iepazīties jau nākamā gada sākumā. Nīceta Anna Stariņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.